Sveiki, mīļie skatītāji! Šoreiz parunāsim par laimi un par atvērtu skatienu uz dzīvi. Laimes formula ir samērā vienkārša. Ir ļoti daudz visādu treningu, nodarbību, kursu, kā tikt pie laimes, 5 soļi līdz laimei, žurnāli, viskaut kas. Lai cilvēks taptu laimīgs, viņam ir jāzina, kur atrodas viņa laime, un tur arī jāiet. Jautājums ir ļoti vienkāršs. Kur atrodas mana laime? Mana laime atrodas tur, kur ir labi man. Un tur arī jāiet. Bet bieži mēs ejam tieši pretējā virzienā. Zinām, ka laime atrodas tur, bet mēs ejam tur. Jautājums, kāpēc? Starp citu, šīs nedēļas runu prognoze arī aktualizē šo jautājumu, jo var rasties tādas situācijas, es paskatījos pat prognozi, kāda būs, kad ir jāsajūt, tas ir taus, netaus, tas tur rīkosies pareizi, nepareizi, jautājums par godīgumu. Varbūt pastāst runu prognozi. Runa prognoze šonedēļ ir tāda, ka jums radīsies kaut kādas situācijas, kurās jums būs iespēja vai nu rīkoties godīgi, vai neīpaši. Būs iespēja kaut ko apšmaukt, paņemt vairāk nekā jums pienākas. Neuztraucieties, viss ir kārtībā. Iegūms būs jebkurā gadījumā, tikai gadījumā, ja jūs spēsiet atteikties no tūlītēja labuma, neapšmaukt cilvēku, nepaņemt vairāk kā gribat, runas saka, tas atmaksāsies 10-kārt. Izvēlēties paši, ko jūs darīsiet, kā jūs iesiet ceļā uz savu laimi. Man ir jautājums, kā tad ir ar godīgumu, vai man jābūt godīgai pret sevi, vai man jābūt godīgai pret citiem, jo citreiz šie jēdzieni mēdz atšķirties. Un kā es varu zināt, kad es esmu godīga pret sevi? Un tad man radās doma tāda, ka mums ir iekšā instruments, kurš vienmēr nekļūdīgi pateiks, kad es esmu godīga pret sevi. Viņš atrodas šeit. Ja es sajūtu savu laimes sajūtu, man ir jāizdara izvēle, ko darīt. Es paklausos, vai šeit 3 vai ne 3. Un ja ne 3, tad viss ir kārtībā. Es esmu godīga. Tātad grēka apziņa, tas ir faktiski par grēku arī zināmā mērā runa, jo tad es esmu tas, kurš saprot, vai es tagad izdarīju slikti vai labu. Es esmu tas, kas iedod savu to vērtējumu. Es nezinu, kas ir grēka apziņa. Ja es rīkojos negodīgi, ja es rīkojos tad es jau pats jūtu to. Es fiziski slikti jūtos, ja? Jo man uzreiz parādās bildīšu galerija, kas būs, ja mani pieķers, kā jutīsies tas cilvēks, kurš uzzinās, ka es rīkojos negodīgi. Un man būs jāpatērē vairāk enerģija nekā parasti. Bet ja es daru tā, kā man gribas, es vienkārši dzīvoju. Tad kāda būtu labā praksa, Pēter? Man liekas, ka varētu klausīt sirdī, ja sirdī varētu uzticēties. Sveiki. Sirdī var uzticēties, Pēter. Var? Jā, es zinu. Tas gan nav zināms, kur tas mūs aizvedīs. Bet garlaicīgi nebūs nekad. Kāpēc tu domā, Pēter, ka nevar uzticēties sirdī? Es nedomāju, ka nevar. Es domāju, vai var visos gadījumos. Jo varbūt, ja mēs, domājam tādās grēka kategorijās, grēka un negrēka kategorijās, tad iespējams, ka sirds mūs ved tuvāk grēkam, nevis Dievam. Šajās kategorijās. Bet ja es neizjūtu to, ka tas ir slikti? Un varbūt man ir jāiegūst jaunu pieredze. Kāpēc tad mani ved uz grēku? Tad ir jāturpina iet uz laimi un jāskatās, kas tur sanāk. Tad eksperimentēt. Es domāju, ka labā praksa būtu eksperimentēt. Un būt godīgam. Godīgam gan. Un izvēlēties. Un ja jūs izdarīsiet pareizi izvēli, vismaz šonedēļ, tad liela veiksme jums ir garantēta. Ja ne tūlīt, tad pēc 10 dienām. Vismaz līdz Ziemassvētkiem tiešām. Kā atšķirt laimi no nelaimes? Iedomājieties, cilvēkam ir 2 biogrāfijas. Viena biogrāfija ir tad, kad mēs jūtamies, es esmu uz savas dzīves takas, man viss izdodas, ir mīlestība, laime, ģimene, darbs, nauda.
veselība kārtībā un tā tālāk, es jūtos, ka es tiešām esmu uz savas dzīves takas. Tā ir īstā biogrāfija. Ir paralēlā biogrāfija, kad mēs dzīvojam tā kā vajag, visi precās, es arī, visi ņem kredītus, es arī, gribās studēt medicīnu, studēt pedagoģiju un tā tālāk, respektīvi es esmu kaut kur uz paralēlās dzīves takas. Un tad ir tāda vesela sējuma, ja? Un tad ir tāda mana brošūriņa, maz brošūriņa, kas saucās mana īstā biogrāfija, kurā es esmu bijis laimīgs. Lūk, es domāju, ka ārkārtīgi būtiski ir vienkārši paņemt un sarakstīt uz papīra tās lietas, kas dara mani laimīgu, un sarakstīt tās lietas, kas mani nedara laimīgu, un tās ir sūces, kur aiziet enerģija. Un tad jautājums, kāda joda pēc mēs daram kaut ko, kas mums atņem enerģiju, prieku, laimi, kāpēc mēs dzīvojam ar toksiskiem cilvēkiem, kāpēc mēs ejam uz toksisku darbu, tas ir liels jautājums, un to mēs esam spējīgi darīt gadiem. Rakstiet labās lietas, kurās jūs jūtaties laimīgi. Tieši tā, nāk brīnumu laiks tagad. Nāk brīnumu laiks, ticiet brīnumiem, rakstiet tos uz savus papīra. Absolūti, ticiet brīnumiem, un tiešām būs labi. Varbūt ne uzreiz, varbūt pakāpeniski, bet jūs iesiet laimes virzienā. Pasakam pēdējo frāzi. Es gribu vēl pateikt, ka izsvītrojiet tās lietas, kas jums nedara prieku. Izslēdziet viņas no savas dzīves. Vienkārši no sākuma uz papīra, un pēc tam realitātē. Un tad būs? Tad būs lieliski, un būs tā! Būs!